Nu, es neesmu cilvēks, kas ļoti mīl internetā iepirkties, bet tomēr ir lietas, ko es tur iegādājos, piemēram, dažādas avio biļetes, viesnīcas pasūtu, tāpat tās arī teiksim, kino biļetes un tam līdzīgas lietas. Mazliet retāk varbūt es iegādājos kādas preces, kurpes, zābakus. Tas, laikam, būtu tas biežākais, ko es esmu iegādājusies. Gājis man ir visādi. Ir bijuši gadījumi, kad par viesnīcu esmu samaksājusi 2 reizes. Kā vienreiz jau nogarantējot šo te viesnīcu, un pēc tam savukārt, cik brauca mana meita, nevis es, viņai nācās samaksāt vēlreiz. Tajā reizē man izdevās šo te naudiņu no uzņēmuma saņemt atpakaļ. Vēl jāatcerās, iepērkoties internetā, ka kaut arī mājaslapā tiek solītas tās varbūt 2 nedēļas, kuru laikā tā precīti tiks atsūtīta, tad tomēr, ja reizēm ir tādas ļoti svarīgas preces, kur grib noteiktā laikā saņemt, vienmēr tas varbūt tā arī nenotiks, kā ir solīts. Piemēram, man ir bijis gadījums, kad es pirku meitai tā saucamos peļķu zābakus laikā, kad bija tas lielais sniegs tajā vienā gadā, un tas sniegs sāk kust, un tie zābaki bija tik svarīgi. Un arī meitai tajā laikā bija dzimšanas diena, un es šos zābakus gribēju viņai dāvināt dzimšanas dienā. Un, diemžēl, zābakus es saņēmu nevis to 30 dienu laikā, kā normāli būtu jāpiegādā, bet, ja es pareizi atceros, tās bija gandrīz vai 2 mēneši pagājuši. Manā gadījumā bija tā, ka šie zābaki bija aizsūtīti uz Krieviju, nevis uz Latviju. Iespējams, piegādātājs bija sajaucis, kur atrodas pilsēta Rīga. Tā ka cilvēkiem droši vien jārēķinās ar to, ka var būt šādas nobīdes distances tirdzniecībā, un ja tās preces ir svarīgi saņemt noteiktā datumā, tad tas risks, protams, ir. Kas ir labi, ir tas, ka distances tirdzniecības gadījumā ir šīs atteikuma tiesības patērētājiem. Ja es, piemēram, nebūtu gribējusi šos zābakus, tad es būtu bijusi tiesīga viņus sūtīt atpakaļ un savu naudu saņemt atpakaļ. Pirms pērk paskatīties šo uzņēmumu, kurā tas darījums tiek veikts, šo mājaslapu, vai tā mājaslapa sen darbojās, vai tā ir jauna mājaslapa, jo vienā dienā tur var rasties nescik uzņēmumu, un tomēr drošāk ir pirkt tajos mājaslapās, kas jau kādu laiku darbojās. Tur jau ir cilvēki pirkuši, un ir jau redzams, ka tas ir nopietns bizness. Tas īpaši svarīgi, tāpēc, ka distances tirdzniecībā mēs savu naudiņu samaksājam iepriekš. Sevišķi ārzemju veikalos vai biļetes pērkot, mēs to samaksājam pirms mēs preces saņemam. Tātad faktiski maksājam 100% priekšapmaksu. Tā ir mūsu naudiņa, un tā, kuram katram atdot, viņu varbūt nevajadzētu. Otra lieta ir, ko cilvēki bieži vien aizmirst, ir ļoti svarīgi lasīt to, kas rakstīts. Tā skaitā piegādes termiņus, vai viņš sola vispār tajās 14 dienās vai 30 dienās. Varbūt viņš uzreiz raksta, ka 60 dienās tikai saņemsiet šo preci. Ļoti uzmanīgi vajag izlasīt šos lietošanas noteikumus un pārbaudīt, vai tie ir atbilstoši jūsu interesēm. Un tad attiecīgi, ja nav, tad vai izvēlēties citu veikalu, vai arī, ja jau esat nopircis, tad izmantot tās tiesības, ko likums jums dod. Tad patērētājam, ja šī prece nepatīk, vai īstenībā vienkārši cilvēks pārdomājas, viņš ir tiesīgs preci sūtīt atpakaļ 14 dienu laikā no brīža, kad šo preci ir saņēmis. Tā kā to nevajag baidīties un noteikti vajag izmantot, jo nevelti tās tiesības patērētājiem dotas, nevajag no tā baidīties. Es domāju, lielākā daļa no uzņēmumu, kas pārdod internetā un kas ir nopietni veikali, viņi tomēr šīs 14 dienas ievēro un tās tiesības patērētājiem nodrošina. Tā kā droši vajag to izmantot. Es zinu ļoti daudz veikalus, kas to dara labprāt, un cilvēki tiešām var izmēģināt, nopirkt un atkal sūtīt atpakaļ. Cilvēks vienīgās izmaksas, ko šādā gadījumā cieš, ir izmaksas par preču sūtīšanu atpakaļ. Tātad viena virziena pasta izdevums. Tas ir tas, ar ko cilvēkam pašam jārēķinās. Pārējā nauda uzņēmumam visi jāmaksā atpakaļ cilvēkam.